Dzīvnieku izmeklēšana mājās var būt ļoti informatīva gan pašam dzīvnieku saimniekam, gan arī veterinārārstam, jo nereti dzīvnieks īsti nevar pateikt to, kā viņš jūtas, un līdz ar to ķermeņa valoda ir vienīgais, kā mēs varam saprast, kā dzīvnieks patiesībā jūtās. Sāksim ar vienkāršāko apskati. Sākumā mēs novērtējam vispār, kā dzīvnieks jūtās telpā, cik tas ir brīvs, nepiespiests, vai tas izrāda, teiksim, kaut kādu diskomfortu vai sāpes. Tālāk mēs pievēršam uzmanību apmetojumam. Apmetojumam ir jābūt gludam, tīram, spīdīgam, tad viņam ir jāturās labi ādā. Pēc tam pievēršam uzmanību pašam ādas stāvoklim. Dzīvnieka ādai ir jābūt šķirnei raksturīgā krāsā. Ādu mēs skatāmies tā, ka pašķiram apmetojumu nedaudz uz sāniem, skatāmies ādas stāvokli. Tā nevar būt ne sausa, ne blaugsnaina vai izteikti taukaina, kā arī ādā nedrīkst būt nekāda piemaisījuma, kā piemēram blūzas fekālijas vai kreveles. Kā arī pašā ādā nedrīkst būt nekādi izciļņi vai reliefi, kas varētu liecināt par kādiem ādas veidojumiem. Tālāk pievēršam uzmanību purna apvidum. Varam paskatīties actiņas, gļotādu, jeb konjunktīvu novērtējam. Tā nedrīkst būt izteikti sarkana, tūskaina, vai no pašām actiņām nedrīkst būt nekāda izdalījuma ar piemaisījumiem. Ir citas dzīvnieku šķirnes, kuriem ūdeņaini izdalījumi ir pilnīgi normāla parādība. Tālāk pievēršam uzmanību mutes stāvoklim. Mutes dobumu mēs skatāmies tā, ka paveram nedaudz uz augšu virslūpu. Zobiem ir jābūt smukiem, baltiem, tīriem, bez aplikuma, kā arī no mutes dobuma nedrīkst būt nekāda nepatīkama smaka. Ja novērojat zobos, teiksim, kādu aplikumu vai nepatīkamu smaku no mutes, noteikti vēršties pie veterinārārsta. Austiņas novērtējam tā, ka paskatāmies auzu gliemežnīcu. Mājās mēs arī varam izmeklēt dzīvnieka vēderu. Vēdera izmeklēšana notiek tā, ka viegli ar pirkstu galiem paspiežam puncīti. Puncītim ir jābūt mīkstam, dzīvnieks neizrāda nekādas sāpes vai diskomfortu. Reizēm, ja dzīvniekam ir, piemēram, uzpūsts vai gāzēts vēders, tas uzspiežot uz vēdera sienu, tas var iestenēties vai izrādīt kaut kādu lielu diskomfortu. Dzīvniekiem temperatūru mēra rektāli, izmantojot termometru ar mīkstu lokām un galu, kā arī papildus būtu nepieciešams izmantot vazelīnu, lai process būtu nedaudz patīkamāks. Ir ļoti svarīgi sekot līdzi mājdzīvnieku veselības stāvoklim. Tādējādi mēs varam jau preventīvi novērst kādas iespējamās saslimšanas un uzlabot mājdzīvnieku veselības stāvokli. Katram mājdzīvnieku saimniekam vajadzētu mājās iemācīties griezt nagu dzīvniekam, iztīrīt ausis un apskatīties zobu stāvokli.